Mēs zinām, ka jūs esat nozares eksperti, jūs ļoti daudz sekojat līdzi tam, kas notiek regulējumā, un mēs varbūt neiesim to tradicionālo ceļu, mēs jums nestāstīsim, kādi grozījumi tika veikti un kādi likumi tika pieņemti. Mēs uzreiz lieksim iekšā analīzē, kā mēs uz tiem skatāmies. Protams, atsevišķām niansēm mēs pievērsīsim uzmanību, bet kopumā mēs rēķināmies un zinām, ka jūs noteikti sekojat arī līdzi. Un varbūt dažos jautājumos pat labāk nekā mēs zināt, kas tad ir mainījies. Bet jā, tie novērojumi. Protams, šis gads bija ļoti piesatināts, bagāts ar tādiem notikumiem un grozījumiem. Pirmais un būtiskais, protams, ir atslēgšanas no Brela sistēmas, kas ir ļoti liels sasniegums, un tas pavēra papildus iespējas dalībai balansēšanas tirgu un arī citas izmaiņas tirgu. Vairāki grozījumi ar to saistīti. Bija būtiski arī izmaiņas saistībā ar pieslēguma jaunu pakalpojumu ieviešanu, proti ievies elastīgo pieslēgumu, arī ar to saistīti daudz grozījumi. Un grozījumi IVN mums top, kā noteikumos mums arī tie galvenie noteikumi par atļauju izdošanu, arī tie grozījumi ir procesā, bet mēs novērojam, ka diemžēl tie grozījumi kādreiz ir pārāk bieži un pārāk daudz, un tas rada tādu nenoteiktību un varbūt brīžiem raida arī nepareizus signālus mūsu potenciāliem investoriem un arī finansētājiem. Nākamā problēma, ka tie grozījumi viņi tiek izdarīti sasteigti. Mēs bieži novērojam, ka izmaiņas tiek pieteiktas kaut kādos pēdējos lasījumos, bez paskaidrojumiem, bez anotācijas. Un beigās tas regulējums viņš nav piemērojams bez kaut kādiem papildus skaidrojumiem. Pirmais, laikam, tāds visplašāk zināmais piemērs bija par saules elektrostāciju būvniecību, kad tika izmantots ekonomikas ministrijas sniegtais skaidrojums, kā pareizi piemērot likums. Taču šādi gadījumi atkārtojušies arī vairāk kārt pēc tam. Un mēs, kā vērtējot to no juridiski, uzskatām, ka tā situācija, viņa nav pareiza. Spēles noteikumiem jābūt zināmiem visiem, tiem ir jābūt publiskiem, tiem ir jābūt vienlīdzīgiem, un mēs savādāk nevaram paļauties uz to pareizu un vienlīdzīgu piemērošanu. Tad kādas vēl problēmas? Mēs redzam, ka kādreiz tie grozījumi ir arī, diemžēl, nekonsekventi un pretrunīgi, kas arī grauj to investoru tiesisko paļāvību un iespējams arī pretēji akceptētai klimata un enerģētikas plāna stratēģijai. Mēs bieži vien to uztveram kā vienkārši politisko dokumentu, bet patiesībā šī stratēģija un klimata plāns viņš satur valstī saistošas apņemšanās. Tas ir apstiprināts komisijā. Un līdz ar to valstī ir jāievēro un jāseko tā izpildē un jāievieš mehānismi, lai varētu to izpildīt. Diemžēl kādreiz tiek pieņemti tādi netālredzīgi varbūt un populistiski lēmumi, kas nonāk tām pretrunā. Precīzi, jā, kā saki, bieži šos politikas dokumentus Latvijā, politikas plānošanas dokumentā uztver diezgan kā tādu soft dokumentus, bet juridiski tie ir tādu tiesisko paļāvību veidojošu dokumentu, līdz ar ko viņus absolūti nevar ignorēt. Un tālāk mums būs jau konkrēti piemēri gan par politiskiem lēmumiem, populistiskiem lēmumiem. Tad mēs ilgi skaldījām pēdējos matus par to, kā nosaukt patvaļību vai tiesisko nihilismu, bet faktiski tas viss reducējas no valsts puses uz diezgan lielu attiecībā uz normām, kas ir pieņemtas neskaidrs, attiecībā uz to, ka tiek pārkāpts labas likumdošanas princips ātruma ziņā. Ir liels antikonstitucionalitātes risks uz vairākiem grozījumiem, un, protams, arī valsts atbildības risks. Tāda no tīri juridiskās puses. Un faktiski, jā, šī ir tāda, viss ir slikti gandrīz prezentācija, kur mēs mēģinām ieskicēt tās galvasāpes, kuras esam identificējuši. Tā kā, ja jūs simpatizējat ar to, droši vaidiet līdzi vai citas konkludentes darbības, kas liecina par sāpēm. Var teikt, konkrētāks piemērs. Jā, pārējām pie konkrētā piemēra, un tie ir grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā.
Tad viens piemērs ir būtiski attīstītiem, tiešām būtiski grozījumi, kas pasaka, ka gadījumā ir saņemts negatīvs valsts drošības iestāžu atzinums, tad operatoram ir tiesības nepieslēgt vai atslēgt elektrostaciju. Ja? Mēs runājam par elektrostaciju, kas ir virs 50 megavatiem. Tad, šī norma, protams, rada vairākus jautājumus. Kas tie par iestāžu atzinumiem? Kādas valsts drošības iestādes mēs varam interpretācijas ceļā nonākt. Ja, mums ir valsts drošības iestāžu likums, kurš pasaka, ka tas ir Satversmes aizsardzības birojs, militārais izlūkošanas un drošības birojs un valsts drošības birojs. Kā tik tālu ir skaidri, bet pilnīgi nav skaidri, kādā procesā, kurā brīdī, kā notiek tas izvērtējums. Mūsu interpretācija ir tāda, ka, protams, valsts drošības iestāžu kompetence ir noteikti speciālajos likumos. Un faktiski šī norma ir tāda diezgan pasīva, kas pasaka, kas operatoram jādara, ja viņš tādu atzinumu saņem. Bet tā norma nekādā gadījumā neuzliek pienākumu operatoram vērsties kaut kādās iestādēs pašam vai piemēram, citiem subjektiem, arī pašam attīstītājiem iet un obligāti saņemt šādu drošības iestāžu atzinumu, ja vien tas neizriet no speciāliem likumiem. Tā kā mēs uzskatām, ka šī norma bija viņa arī pieņemta iesniegts piedāvājums pēdējā brīdī, nebija īsti apspriest un tagad rada vairākas problēmas. Nākamais, par ko arī bija uzdots jautājums, šobrīd ļoti aktuālais projekta hibridizācijas noteikums, kas ir iekļauts tā paša likuma pārējais noteikums 120 panta 3. punktā. Tad, kā mēs viņu interpretējam? Faktiski jautājums, kas man ienāca pirms prezentācijas, bija tāds, vai mēs piekrītam, ka, lai šo prasību izpildītu, būtu jāsaņem AST tehniskie noteikumi. Pirmkārt, šī norma vispār nepasaka, kas jāizdara attīstītājiem, lai to normu izpildītu. Manuprāt, šīs normas formulējums ir tāds visnesaprotamākais veids, kā varēja vispār izteikt to pārējais noteikumu, kā viņi varēja noformulēt. Jo patiesībā personai, kas nav varbūt piedalījusies pašā sākumā visās diskusijās un sekojas līdzi, izlasot šo normu, viņi nesapratīs, kā viņa ir domāta. Tas ir tāds ļoti, ļoti neskaidra norma. Un faktiski nonāk pie secinājuma, kas ir jāizdara un kādas ir sekas, mēs varam tikai ar ļoti tādu detalizētu interpretāciju, faktiski sekojot no tā, ko dara operators. Šī norma pasaka, ko dara operators. Operators uzskaita brīvās jaudas. Un šis noteikums saka, ka līdz 31. decembrim viņš uzskata brīvās jaudas, attiecīgi vērtējot savietojamo ražošanas profilu iekārtas, meklējot, kur ir tā brīvā jauda, izņemot. Viņš neskatās uz tām vietām, kur, piemēram, attiecībā uz kuriem pieslēgumiem ir saņemti agrāk ir rezervēta konstatētā pārbaudes pakalpojuma jauda un līdz 24. gada 31. decembrim uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums. Faktiski vairāk šī norma nepasaka neko, un, manuprāt, tā ir tāda tiešām, ja tiesai būtu jāinterpretē, kā viņi pareizi piemērot, es domāju, tur varētu būt vairāk brīnumi. Mēs varam pareizi interpretēt, bet faktiski tirgus ielas ļoti plašu tiesību apjomu normā, kas ir uzrakstīta pietiekami. Ļoti neskaidri. Es būšu atklāta. Ļoti neskaidri. Saprast nevar. Tad citi praktiski piemēri. PEPS un KEPS, pagaida eksploatācijas paziņojums, gala eksploatācijas paziņojums, ārkārtīgi svarīgi dokumenti, lai nodrošinātu parku funkcionalitāti, faktiski tiek izsniegti procesā, kas ir noteikti AST eksploatācijā pieņemšanas kārtībā. Viss kārtībā, kolēģi no AST ir atsaucīgi, palīdz vienmēr skaidrot, ko tas nozīmē, kāds izstāsts, bet no juridiskā viedokļa, kas tas ir? Tā ir valsts kapitāla sabiedrība, kur uzsver, ka viņas darbība nav pārbaudām administratīvā procesā, tātad privātā procesā, cilprocesā, un tas nav normatīvais akts. Attiecīgi, tālāk mēs runāsim arī būvniecības līgumos, ja jūs runājat par to, kad jānodrošina parka eksploatācija un attiecībā uz normatīviem aktiem pastāv princips, ka, ja jūs uzsākat ko tiesisku darbību, jums piemērojas tie normatīvie akti, kas ir spēkā tajā brīdī, kad jūs to tiesisko darbību esat uzsākuši. Jūs sākat tagad projektēt, jūs skatāties attiecībā uz noteikumiem, kas ir spēkā projektēšanai šobrīd. Šis nav normatīvais akts, kas notiek, ja viņš mainās, vai uzkarās AST mājaslapā, viņš pazūd.
faktiski tāda tiesiskā nenoteiktība un visu cieņu AST kolēģiem. Procesi ir vienmēr tiek skaidroti, ir atsaucīgi, bet vai atstāt šī tik nozīmīgu procesu tīri tāda iekšēja dokumenta, kas pat nav normatīvai sakziņā, tas ir jautājums, cik tas ir labi no tiesiskās stabilitātes viedokļa. Jā, nākamais ir par hibridizāciju. Nedaudz jau pieskāros. Hibrīdu projektu regulējums mums jau ievies kādu laiku atpakaļ, bet mēs redzam, ka atkal neeksploatācija pieņemšanas nodošanas kārtībās sīkāk nav atrunāts. Kas tad īsti jādara, lai hibridizācijas projektus praktiski ieviestu? Tas pats attiecas arī uz tādiem pavisam praktiskiem piemēriem. Piemēram, ja hibridizācijas iekārtas neievieš uzreiz, kas notiek arī ar to pašu GEP un PEP, vai tie labojumi, vai jāslēdz līguma grozījumi, vai nav jāslēdz līguma grozījumi. Sīkāks regulējums mums joprojām nav noteikts. Arī, piemēram, SPRK pieslēguma noteikumi nesen bija grozīti, bet arī sīkāk arī tur nav atrunāts, kas tad notiek mums ar hibrīdu projektiem, kādi tad tur tie īpašie noteikumi. Un, jā. Tāpat attiecībā uz kiberdrošības prasībām vai citām prasībām, kā piemēram vēja elektrostaciju IVN prasībām, kuras praksē tiek piemērotas no iestāžu puses, bet attiecībā uz tām konkrēti regulējumi nepastāv. IVN procesā tas ir, man liekas, īpaši būtiski un pašreiz sabiedriski sāpīgi, jo es domāju, ka visi ir pamanījuši diezgan lielās negācijas, kas saistīts ar vēja parku attīstību, un viens no tiem iemesliem ir, ka no sabiedrības, šeit runāju par labticīgu sabiedrības daļu, kas iebilst vēja parkiem, viņi saka, nav skaidrs, kas tiek pārbaudīts, kas tiek vērtēts, faktiski nekas netiek vērtēts. Savukārt no attīstītājiem mēs dzirdam, ka tas vērtējuma apjoms, kas tiek prasīts IVN procesā, ir gana plašs, detalizēts un gana dārgs, un tās izpētes ir tiešām padziļināti veicams, bet normatīvais regulējums attiecībā uz to ir vispārīgs. Līdz ar ko šeit es neesmu galīgi neaģitēju par daudz likumiem, un viņi tiešām daudzreiz ir par daudz, un mēs esam ļoti pārregulēti, bet attiecībā uz kaut kādu, teiksim, tādu vienlīdzīgu interešu sadursmi, jo tiesības dzīvot labvēlīgā vidē un tiesības uz īpašumu izmantošanu ir vienlīdzīgas tiesības. Tur detalizētāks regulējums varētu palīdzēt atrast līdzsvaru starp pusēm, un tas netiek darīts, un faktiski ir tāda atžgārna situācija, ka viena uztrauc, ka netiek darīts tas, kas īstenībā tiek darīts. Jā, tad vēl viens no jautājumiem, ar kuriem mums šogad sanāca padarboties, bija tas strīds, vai tad ir atļauts faktiski, piemēram, uzstādīt lielāku jaudu, nekā ir ielikts atļauna ar faktisko uzstādīto jaudu. Es domāju, tieši, piemēram, saules parkā, saules paneļu kopējo jaudu. Un šeit, papētot cīkāk, tieši talkā nācis šogad svaigs apvienotajā karalistē pieņemtais spriedums, kas šos jautājumus tieši vērtēja. Un es neiešu detaļās, bet secinājumi bija tādi, ka ņemot vērā, piemēram, saules parka specifiku un to, ka jums ražotājiem pieslēgums ir iedots uz noteiktu jaudu, un, lai sasniegtu to jaudu, protams, procesā pie pārveidošanas un pie ražošanas un mainīgiem laikapstākļiem notiek vairāki zudumi, un līdz ar to tas ir saprātīgi uzlikt lielāku jaudu, bet, protams, ar mēru, jo visur mēs skatāmies arī to mērķi un tiešām saprātīgo piemērošanu. Līdz ar to secinājums faktiski tiesai bija tāds, ka cik tālu tas mērķis tiek sasniegts, un, teiksim tā, netiek izmantots ļaunprātīgi, šādas uzstādītas jaudas pārsniegšana ir pieļaujama, ja vien, protams, tas tiek ierobežots ar invertoru palīdzību, un, protams, ka tīklā tiek nodota tāda jauda, kāda viņa ir atļauta ar maksimālo limitu, respektīvi jūsu pieslēguma noteikumos. Tā kā, jā, šis bija viens interesants jautājums, ko papētīt, bet, manuprāt, tas risinājums ir ļoti saprātīgs. Bet arī interpretācijas ceļā atrast risinājums. Pa vēja turbīnām. Beidzot, mums notiek vēja parku faktiski būvniecība, un būvniecības procesa aktuāls jautājums ir, kas vēja turbīna? Būve vai iekārta? Kā jums šķiet? Kas domā, ka vēja turbīna, visa turbīna ir būve? Ok, un iekārta? Iekārtas uzvar, jā. Tīma iekārta. Jo tik tiešām tās interpretācijas šeit joprojām ir dažādas, bet izskatās, ka, piemēram, ekonomikas ministrija BVKB ir uz vienas lapas, ka tā
ir iekārta, cik tālu tā tiek izgatavota pie ražotāja, tātad atbilstoši ražotāja specifikācijām, līdz ar ko tas būvniecības process izskatās tā, ka projekts ietver pamatus, pamati tiek arī ekspertizēti un tālāk jau notiek iekārtas uzstādīšana. Skaidrs, ka tā jānotiek droši un atbilstoši tehniskās pasnoteikumiem, bet tā nav daļa no projekta. Un īstenībā būtu diezgan absurda situācija, ja tagad visi cieņi Latvijas speciālistiem, bet viņi tagad ietu ekspertēt lielu turbīnu ražotāju tehniskās dokumentācijas, kuras tiek izmantotas visā pasaulē, un teikt, nē, kaut kas jāpārtājas. Bet par to joprojām ir diskusijas, dažādi pašvaldības uz to skatās dažādi, līdz ar ko ir arī diskusijas, kā piemēram turbīnu ražotājiem, kādus būs speciālistus vajag nolikt, kādās nozareis ir nepieciešami, jo pat, ja pieņemt, ka vēja turbīna ir būve, skaidrs, ka tā būtu inženieru būve. Tie pašā laikā ir pašvaldības, kas prasa ēku certifikātu. Jo viņi saka, nav tāds vēja turbīnas certifikāts, līdz ar ko mēs ejam pēc līdzības. Bet ja mēs būvniecības procesā attiecībā uz certifikāts ejam pēc līdzības, tad priekš kā mums ir vispār tāda regulācija, jo tā ir regulētā nozara, kur regulējums ir specifisks standārts uz konkrētu profesionāļu certifikāciju. Tā kā jautājums ir atvērts, labā ziņa ir, ka atkal mums ir gaidāms jauns skaidrojums, un ja jūs redzat vēl kāds praktisks jautājums, kas būtu risināmi, es zinu, ka ekonomikas ministrija ir atvērta uzklausīt un mēģināt vismaz caur skaidrojumu palīdzību rast kaut kādu skaidrību. Jā, un vēl viens aktuāls noteikums, respektīvi jautājums, ko mēs pavērtējām, tas ir, kas ir vajadzīgs, lai būtu iespējams reģistrēties ražotāju reģistrā, tad ko pārvalda SPRK. Jāsaka, ka sākumā SPRK bija tāda pozīcija, ka reģistrēties var tikai elektrostācijas, kas ir saņēmušas galīgo eksploatācijas paziņojumu, un tas radīja vairākas rūtības. Gan sakarā ar to, kā es te pieļauju, nodot un sākt ražot jau ar brīdi, kad ir vismaz 10% izbūvēti no ieplānotās jaudas. Un tur bija tā pretruna. Pa laimi izdevies pārliecināt SPRK, un tagad ir tik pieļauts arī reģistrēties ražotāju reģistrā jau pagaida eksploatācijas paziņojumu saņemšanas brīdī. Nākamais interesantais, ja piemēram par pagaidu eksploatāciju un galīgo eksploatāciju normatīvie akti neatrunāja pilnīgi neko, un tur arī bija jāiet pētīt un saprast interpretācijas ceļā, un kurš ir tas saprātīgais risinājums. Tad nākamais jautājums ir arī interesants, vai nodošana eksploatācija ir nepieciešama. Jo mēs zinām, ka arī mēdz būt, ka tās iekārtas tiek nodotas pa kārtām, arī eksploatācija tiek uzsākta, un, piemēram, vai hibrīda projekta gadījumā, tad vai nodošana eksploatācija ir nepieciešama. Un neskatoties uz to, kā normatīvie akti formāli pieprasa, lai būtu nodots eksploatācijā, sanāca arī pārliecināt, ka pie attiecīgiem noteikumiem arī nodošana eksploatācija var nebūt. Tas obligātais priekšnoteikums, jo tomēr būtiski, lai ražotājs, kurš uzsāk ražošanu un ienāk tirgu, ka viņš būtu reģistrēts, un viņam būtu saistoši visi tie publiskie pienākumi kā visiem ražotājiem. Tā kā jā, šī interese paņem virsmu roku un ļāva, iet uz priekšu ar projektiem. Tad ir visādi praktiski brīnumi, ko mēs redzam uz lauku, un tad mēs nevaram izdomāt, kā to pieklājīgi vai nepieklājīgi nosaukt. Tāpēc tas paliek jūsu ziņā. Te ir piemērs par iestādēm. Jau minētais hibridizācijas process un daudzi vēja parki ir, nedaudz, bet pietiekams apjoms ir stadijā, kur tiek veikts sākotnējais novērtējums, kas saskaņā normatīviem aktiem beidzas vai no ar pilnā IVN piemērošanu, vai lēmumu, ka pilnais IVN nav piemērojams un tehnisko noteikumu izdošanu. Faktiski tas ir nesaraujams process, un noteikumu par tehnisko noteikumu vides tiesību jomā izdošanu pasaka, ka, ja tiek veikts sākotnējais novērtējums, atsevišķs pieteikums, iesniegums tehnisko noteikumu izsniegšanai nav jāsniedz. Ko iestāde dara praksē, tātad to procesu, kas juridiski nav saraujams, sarauj. Juristi un papīrs pacieš visu. Līdz ar ko tad rodas situācija, ka tiek izdot jocīgi starplēmumi, kur no vienas puses pasaka, IVN nav nepieciešams, un otrs puses pasaka, ka tehniskos noteikumus nevar izdot, un tas ir gadījumos, ja paredzētā iecere vēl neatbilst teritorijas plānojumu, ja paralēli vēl notiek teritorijas plānošanas process, kas ir. Tur ir
daudz īpašības vārdu, ko varētu piemērot, bet atbilstība teritorijas plānošanas procesam notiek būvļaujas izsniegšanas stadijā. Tātad tā ir iestāde būvvalde konkrēti tajā mirklī, kad izsniedz būvļauju, pārbauda to. Tas nav jāvērtē vēl citām iestādēm, bet praksē, aiz kā tas tiek darīts, līdz ar ko tā situācija rodas tāda, kāda rodas. Nedaudz papildinot, kas varbūt šeit arī raisa tādus nelielu sašutumu, jo kas ir tas sākotnējais izvērtējums? Tā ir vienkāršota procedūra. Un, piemēram, piemērojot pilno IVN prasību pēc teritorijas plānojuma uz, piemēram, akcepta lēmumu pieņemšanas brīdi, viņi netiek izvirzīti. Savukārt vienkāršotajā procedūrā, lai saņemtu tehniskos noteikumus, to prasību neskāpēc izvirza. Līdz ar to tur rodas tāda faktiskā pretruna, man liekas, tā ir tāda loģikas kļūda pilnīgākā. Tā ir milzīga interpretācijas kļūda, jo, ja kaut ko piemēro lielākam, skaidrs, ka nepiemēro lielākam, viņi nevajadzētu piemērot mazākam procesam, bet tā ir tāda viengalvu sāpe. Otrgalvu sāpe, kas tāds praktisks piemērs. Nākamais praktiskais piemērs arī varbūt nav labās pārvaldības principa piemērs tiešām. Bija gadījums, kad ar ministra lēmumu tika pateikts apturēt līguma noslēgšanu par apgūves tiesībām meža zemēs. Protams, nezinu katras konkrētas situācijas detaļas, bet mēs gribētu tomēr sniegt to abstrakto juridisko vērtējumu, kā mēs to redzam. Ja publiskā izsolē tiek izlikts priekšmets, viņš tiek nosolīts, tiek noteikta cena, civiltiesiski līgums ir noslēgts. Līdz ar to, šāda rīcība, mēs to saskatām kā, pirmkārt, tādu aizskārumu, un principā darījumam jau bija jābūt noslēgtam. Pie noteiktiem apstākļiem es domāju, ka varētu būt arī prasības par vēršanos tiesā par šādu līgumu noslēgšanu. Protams, pieņemu, ka valsts pusē varētu būt kaut kādi savi apsvērumi, kāpēc tas tā notiek, un kaut kādas augstākās intereses un tā tālāk. Bet, ja mēs skatāmies vēlreiz civiltiesiski no atbildības viedokļa, tad šādas prasības varētu pastāvēt. Tad ir visiem mīļie vides-tiesību izaicinājumi. Jā, vides-tiesību izaicinājumi. Es šeit nepieskaršos grozījumi tiešām apjomīgi IVN likumā, bet, es domāju, aktuālākais ir, protams, visiem zināmā iniciatīva ierobežot vēja parku attīstību pašvaldībās un plānošanas reģionos. Tad pirmajā gadījumā tas ierobežojums varētu būt 150 megavati. Kad, ja šāds apmērs tiktu sasniegts pašvaldībā, tad pašvaldība varētu pēc saviem ieskatiem neakceptēt IVN lēmumu, kas arī ir interesants formulējums, tāpēc, ka paralēli grozījumos tiek paredzēts, ka pašvaldība vispār neizdos tos akcepta lēmumus. Tas ir viens no tiem antikonstitucionalitātes riskiem, ko mēs iepriekš minējām. Jā. Un, protams, tas ir būtisks ierobežojums. Mēs redzam to pirmkārt, ka tas varētu būt pretrunā ar tieši Nacionālo enerģijas un klimata plānu. Un, kā jau es minēju, Nacionālais klimata enerģijas plāns, viņš ir saistošs valstī. Protams, valsts brīva lemt par to, kādā veidā viņš tos plānā ieliktos mērķus sasniedz, bet tomēr šāda veida ierobežojumiem viņi nav aizliegti, kā tādi valstī ir tiesības, pieņemt noteikti likumus, bet jābūt saprātīgumam, samērīgumam un izvērtējumam kontekstā ar nacionālos to enerģētikas un klimata plāna mērķiem. Tātad šis nedrīkst būt tāds situācijas satrauc. Un, tas izriet no viena Eiropas Savienības tiesas nolēmuma, ka šie kritēriji būtu jāņem vērā, vērtējot, piemēram, šīs normas arī konstitucionalitāti. Tad, kad līdz tam nonāks, ja jūs tas ietekmē, par to vēl parunāsim. Sabiedrības iebildumu palielinās, ko darīt, protams, nav maģiskās tabletes, kas to visu atrisinātu, un sabiedrības iestājas nekādā veidā nevar izslēgt, un, protams, ka viņi ir vēlami, un ja pareizi procesi tiek rīkots, arī varbūt ļoti, ļoti liederīgi. Plānojas būvniecības likumā grozījumi, viņiem vajadzēja būt jau spēkā no novembra, pašreiz vēl nav zināms kad, bet diezgan drīz būs attiecībā uz publiskās apspriešanas rīkošanu, kur būs skaidri pateikts, ka jautājumi, kas jau tika izdiskutēti IVN stadijā, netiks vēlreiz pārdiskutēti, ja tiks piemērot publiskā apspriešana konkrētiem projektam jau būvniecības stadijā. Līdz ar ko
IVN ietvaros veikto publisko apspriešanu ir ieteicams rūpīgi dokumentēt, sniegt skaidrojumus, lai faktiski vēlāk mazinātu atkārtotu apspriešanas un potenciāli apstrīdēšanas risku. Jā, papildinot pie šīs kārtības, taisnība, ka nevarēs veikt atkārtot publisko apspriešanu par tiem pašiem jautājumiem, bet būtībā ar būvniecības likuma grozījumiem ir pateikts, ka kā tādu sabiedrisko apspriešanu veikt varēs, lai gan iepriekš, piemēram, bija noteikts, ka ja IVN process ir noticis, tad tā publiskā apspriešana viņa nav obligāta, viņa nav jāveic. Tā kā faktiski iespēja, kā vispār projekts varētu aiziet uz papildus publisko apspriešanu arī pirms būvatļaujas izdošanas, šis risks tagad palielinās. Būtiski palielinās, jo būs arī iespēja caur tādu sabiedrības pieteikumu lūgt tādu veikt. Bet tas mūs kādā nākamajā prezentācijā. Un kas notiek, ja ir slikti, un kā vēst Latvijas par un 90. gadu seriāli nav jautājums, ko nevar atrisināt ar MacGyvereni un aktīvu interešu pārstāvību tiesās. Tas ir, ko mēs, protams, kā juristi mēģinām pēc iespējas biežāk atgādināt. Neviens bez jums jūsu tiesības nesargās. Ja jums ir lēmums, kas aizskar jūsu tiesības, lēmums jāapstrīd, jāpārsūdz. Ja jums neizdod kādu atļauju, var vērsties administratīvajā tiesā, lūdzot pagaidu noregulējumu, izdot pagaidu atļauju. Ja jums apstrīd būtļauju un būtļaujas darbība kaut kādiem iemeslu dēļ tiek apturēta, var vērsties tiesā, lūdzot darbības atjaunošanu, kamēr notiek tiesa, lai projekts varētu iet uz priekšu. Attiecībā uz normām, kas šķiet, ka aizskar jūsu tiesības, ir jāvērš Satversmes tiesā. Satversmes tiesa jums nepiemēros nekādas kompensācijas, bet tas ir pirmais solis, kur var atzīt valsts darbības pretiesiskumu un tālāk jau atsevišķā prasībā vērsties ar potenciālajām piedziņām. Civilu prasības jau minēju. Jā, civilu prasības, un varbūt varam uzreiz arī pie nākamā potenciālie investīciju strīdi. Kā gribējām tikai atgādināt, ka investīciju līgumis Eiropas Savienības ietveros starp valstīm mums vairs nepastāv. Un principā visi investīciju strīdi, kas saistīti ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, viņi izskatāmi Nacionālās valsts tiesā. Kāpēc tā? Tāpēc, ka Eiropas Savienības tiesa uzskatīja, ka viņiem ir ekskluzīvas tiesības vērtēt Eiropas Savienības normu piemērošanu, un, piemēram, ja investīciju strīdi aiziet uz arbitrāžu, šāda iespēja gan pusēm, gan arī Eiropas Savienībai tiek liekta. Protams, tas pieņemts, ka visās dalību valstīs Eiropas Savienības regulējums ir ieviests. Tāpēc tam jau vajadzētu būt pietiekamam pamatam, lai nodrošinātu, kā tās investīcijas tiek pietiekami aizsargātas. Vienlaikus nevar pilnībā izslēgt iespēju, ka tāda arbitrāža tiesa varētu notikt un pieņemts arī spriedums, bet tad jautājums ir notiek par atzīšanu. Un atzīšanas stadijā tad faktiski tiktu vērtēts, vai viņš ir izpildāms attiecīgajā, piemēram, dalību valsts teritorijā, jurisdikcijā vai nē. Bet kopumā, pamatveids, kā to risināts, ir valsts tiesās. Kas tālāk? Sagaidu joprojām normu plūdi. Droši vien neiesim, vai ne, cauri? Jā, neiesim detaļās, bet varbūt gribētu pievērst diviem atsevišķiem noteikumiem, kas faktiski zaudē spēku tūlīt. Un šajā regulējumā mums iestāsies drīz juridiskais vakums, jo principā vietā nav jauni noteikumi pieņemti. Diemžēl mums nedaudz tā attīstība iet ātrāk nekā likumdošana, kas drusciņi iekavē. Un vēl viens vakums, kas ir ārkārtīgi būtisks, ir attiecībā uz elastīgo pieslēgumu un kompensāciju par ierobežojumiem, tas augtais curtailment. Kritēriji nav skaidri, kā tas notiks, kad tas notiks, un faktiski tagad notiek tāda zilēšana, un šim var būt ārkārtīgi nozīmīgi ieteikumi attiecībā uz jaunu parku izbūvi un finansējumu piesaisti, jo ja nav skaidri noteikumi, kā ierobežošana notiks, kā būs kompensācijas mehānismi, tad pašreiz tas risks tiek pieņemts visplašākajā apmērā, kas nozīmē, ka investoriem parādīt sava projekta dzīvotspēju ir grūtāk, līdz ar ko šis ir kaut kas tāds, ko tirgus ļoti, ļoti gaida, un jau privāti parunājot ar arī vairākiem finansētājiem, kas ir šeit, šis noteikti ir kaut kas tāds, ko visi grib. Bet viss nav slikti. Jā, lai nebūtu galīgi pesimistiem, protams, pieņemts ekonomiskās ilgtspējas likums un arī transporta enerģijas likums, kas parāda, ka tomēr tas zaļais kurs tiek ievērots un tie mērķi, kas ir nosprausti enerģētikas klimata plānā, viņi tiek īstenoti, visi iet uz priekšu.
Ļoti cerams, ka tas pozitīvi ietekmēs arī nozari, tā skaitā arī zaļās atjaunīgās elektrības noietu, jo, protams, tas izvirza jaunas prasības attiecībā uz ilgspēju, attiecībā uz kaut kādām obligātu reportēšanu. Līdz ar to tam vajadzētu iešūpot tirgu, lai tiešām veicinātu arī tā skaitā PPA noslēgšanu un teiksim tā, turpmāk attīstītu šo nozari. Bija būvvienotā reģistrācija, tas ir būvniecības procesa jaunums, kur ar vienu iesniegumu var nokļūt līdz pašai zemesgrāmatai attiecībā uz, un tad ir, kam vienkārši var pievērst uzmanību, ir, lai tur neiereģistrējas pārāk daudz, ir kāda iekārta, lai viņi neaiziet zemesgrāmatu kā būvu, lai nerodas jaunu nodokļu pienākumu ar šo pozitīvo vienoto reģistrāciju. Aktīvas konsultācijas ar nozari turpinās, cik nozara tiek ņemt vērā, lai nozara pati ir atbildi, bet vismaz durvis nav aizslēgtas, kā arī paplašinās ar vienu publiski pieejamā informācija attiecībā uz to, kur kaut kāda būvniecība ir vairāk pieļaujama, kur ir radarkartes un tam līdzīgi, līdz ar ko šī ir informācija, ko investori pavisam noteikti novērtē. No iestāžu puses par to paldies, iestādēm par to paldies un tā turpināt. Tas ātrumā no mums viss par sāpēm, tad par kaut ko priecīgāku. Nauris.